Hei, kā ir šī? Veco labo laiku vārdā, jo mums nav bijusi mēbeļu montāža, ne? Nekāda raķešu zinātne tā nav, bet varētu būt interesanti. Laižam! Šajā sērijā atgriežamies nedaudz atpakaļ pie pamatiem. Mēģināsim tuvāk apskatīt bīdāmā skapa montāžu. Skaps ir pavisam vienkāršs, bet, protams, kā jebkuram darbam ir savas nianses. Tās arī mēģināšu parādīt. Un kā jau tu dzirdēji ievadā no vienas mazas istabas, audio ir vienkārši briesmīgs, tāpēc kaut ko ļoti iespējams mēs uzfilmēs tepat un pierunās klāt jau pēc tam. Taisot video. Tu saprati. Skaties. Pats pirmais uzdevums būvējot mēbeli, tev jāatbrīvo vieta tā, lai tev ir kur strādāt. Jo mazāks bardaks ir tev apkārt, jo raitāk darbi ies uz priekšu. Vēl pie vietas sagatavošanas pieskaitīšu arī grīdlīstu noņemšanu. Varianti dažādi. Tu vari iezāģēties grīdlīstē vienkārši, neņemot viņu nost, vai arī var kā es, noņemt visu un pēc tam vajadzīgo pielikt atpakaļ. Šī metode man liekas daudz vienkāršāka. Tā kā grīdlīsts ir noņemts, var sākt pakot ārā detaļas. Detaļas var pakot ārā arī pašā sākumā, bet man patīk vienkārši, ka es jau tādu vietu esmu sagatavojis un tā es varu nest visus tā kā uz turību. Šitā gadījumā skaps ir gaužām vienkārši, nav nekāda bloka, kas būtu atsevišķi jāliek kopā, nav nekāds atvilkums un vispārējais te ir tikai plaukts, tāpēc mēs uzreiz lielāko daļu var nest jau savā vietiņā. Ja pako detaļas ārā nazīt, dari to sasodīt uzmanīgi. Un, ja tu griez, noteikti negriez šitā, griez ar bišķiņu tikai viņu izvirzīt un palaminātu vidi. Ja tev būs līdz galam viņš uz ārs, tad tu nevarēsi viņu nokontrolēt, viņš arī nostaigāt un sačakarēt tev laminātu maliņu. Tā, protams, kā es tagad pa vidu, tu vari griezt tad, ja te maliņas nav. Ja te ir uzlīmēt maliņu, nazīt ievieto blakus detaļai un var slidināt nāc pa detaļas malu. Un jau pakojot detaļas ārā, man patīk vienmēr vienu detaļu iemest stūrī, lai redzētu, cik taisns stūrs ir. Bet šis ir čotkīs, te tikai kaut kāds milimetrs, maksimums pusotrs aiziet. Tā bieži nemēdz būt. Pēc tam var pakot ārā arī pārējās detaļas. Man patīk to darot, uzreiz viņas arī sašķirot, vienādās visur likt kopā. Protams, pakojot ārā detaļas, viņas ir jācilās sasodīt uzmanīgi. Sliktākais, kas var notikt, pat ja būs labi uzbūvējis mēbeli, ir apčakarēt siena, griezt vai nedod Dievs putoplasta karnīzes, kuras vispār var iemīcīt ar domu spēku. Tāpēc iesaku garās detaļas nesliet pret viņām, bet nedaudz zemāk. Un pats galvenais, tagad tu esi tikko izkrāmējis savas detaļas, ir saprast, kas ir kas. Un man vienmēr arī patīk, lai cik viņas būtu daudz, bet sašķirot uzreiz, krāmējot ārā pa vienādiem izmēriem. Tāpēc, ka lai arī man nav zīmējumi, es uzreiz varu saprast, ka man ir vertikālā siena, es uzreiz varu saprast, ka man ir horizontālais augšējais plaukts, uzreiz varu saprast, ka man ir vienā pusē platāk plaukt un otrā pusē 4 šaurāk. Tāpēc man nav zīmējumi, bet es esmu redzējis bildi, kāds tas skaps izskatās, un es zinu, kurā pusē man ir vairāk plaukt, kurā mazāk. Līdz ar to man nekas vairāk arī nav vajadzīgs. Jebkurā gadījumā daudz ērtāk strādāt tad, ja tev ir apkārt kārtība. Nevienmēr sanāk, bet šitādos gadījumos var. Ak, Dievs, ka tie riņķi atspīd acīs, bet jā, mums ir gaiša bilde. Man ir gaiša galva. Par šito te apaļo ietekmi ir lampa, kur tagad kamera ir pa vidu iestiprināta. Palielīšos jums nākamajā epizodē. Tobiši es jau esmu palielījies, bet tā epizode vienkārši nav aizgājusi vēl līdz jums. Laižā. Skapim konstrukcijas pamatā ir tieši vertikālā vidas siena. Ar to arī sāksim. Tāpēc uzzīmējam uz sienas maz dievu atzīmīt, cik tālu viņi nostāsies no malas un piemēram viņu vietā. Un pat cik grīdas nav ok, gandrīz nekur. Pa 12 gadiem es esmu redzējis 2 objektus, kur tiešām viss ir taisni. Tā visticamāk priekštavai sāncienai vienkārši paliks nedaudz gaisā. Mēs viņus lienam pavisam klāt pie sienas un tur arī nostiprinās. Tobišu vietā mēs vēl nestiprinām neko, pagaidām vienkārši atzīmējam augstumu. Augstums jāatzīmē tāpēc, lai vietā varētu likt horizontālo plauktu, kas diktē skapa garumu. 158. Mēs tagad liksim vietā leņķīšu, un liekot leņķīšu ir 2 varianti. Vai tu zīmē plauktu apakšējo malu, zem kuras tavs leņķīts tev arī nostāsies, tā ir šitā vieta. Vai arī tu zīmē ļoti maz atzīmīts, bet zīmē uzreiz šito te skrūst caurumu. Līdz ar to nebūs tā, ka ja tev leņķītis nedaudz stāv pa sāni, vai tev ir lielāks dībels vai kaut kas tam līdzīgs, ka tev paliek redzams zīmuļa atzīmes. Burtiski šeit mums jāatzīmīt, pieliekam
viņu te. Uzliekam maz punktiņu centrā. Un tagad pēc šitā punktiņa mēs varam izlikt viss skrūvu caurums. Strādājam mazo Stanley lāzerīti un praktiski nekad viņam neizmantoju statīvu, tāpēc ka man tā jērtāk un man viņš tik ilgi nav vajadzīgs, lai man vajadzētu statīvu. Vienu mazu atzīmīt šeit, vienu mazu atzīmīt šeit. Un vispār mēs varētu ielikt vēl vienu arī te starp lauktiem. Tāpēc ka tas viens leņķīts pa sliktu taču nenāks. Un kaut kā 10 no stūra. Stūros leņķīšu vienmēr liekam vismaz kaut kā centimetrs 8-10 no malas. Tīri tā, lai to skrūpistolu neapčakarētu tapets. Pie nākamā soļa jābūt ekstra uzmanīgam, ja neapčakarēts tapets būs mazākā no tām problēmām. Urpšana sienās gandrīz vienmēr ir cimperlīga un reizēm arī pēc 11 gadiem gadās salaist kaut ko auzās. Nav runa tikai par to, ka dzīvokļi būvēt visādi un remontos risinājumi arī visādi. Bet pats galvenais vienmēr ir jāuzmanās no kaut kādiem vadiem, kur taupības nolūkos diezgan bieži iet ne tikai vertikāli un horizontāli, bet arī pa diagonāli. Un jā, par spīti tam, ka ir pieejami visādi šitie te vadu meklētāji un vispārējais, tā ir tāda ekstra, kas nevienmēr tev palīdzēs. Jā, tas pats vadu meklētājs pirmkārt viņš ir jāmāk izmantot, otrkārt loģiski, ka tev ir jāuzmontē savs viens skapīts, jā, vai 2-3 vienalga. Tu nepirksi priekš viņam speciāli to pašu vadu meklētāju. Un pavisam vienkārši metodi, kā tu no šitās problēmas var izvairīties, tas ir burtiski, ja tu redzi pie sienas slēdzi, ja tu redzi augšā nozarkārbiņu, ja tu redzi kaut kādu rozeti pie sienas, virs viņu 10 centi uz abām pusēm, vienkārši neurb. Te tev ir tā rozeti, ne te, neurb. Tik vienkārši. 80% gadījumu viss būs kārtībā, bet priekš pāriem 20, varētu būt arī trakāk. Un jā, pusi no darba ir saprast, ko darīt ar sienām, kur tu nevar saprast, ko darīt. Tā kā šitā gadījumā te ir līmēts reģips, un šis vēl ir baigi sakarīgais gadījums. Te aiz reģips šitā atgabā, tas ir kaut kāds 3 cm, ir jau cietā siena. Līdz ar to, ka attālums ir vismaz tie 3 cm, mēs varam mierīgi ielikt nedaudz betonu urbu un ielikt parasto reģipšā gliemezi. Viņš ir baigi sakarīgais dībels, un es ar viņiem strādāju gadiem un problēmu nezinu. Protams, ir dārgāk varianti, kas ir ļoti labi un tā tālāk, bet šitas strādā un viņš ir pa savu cenu vissakarīgākais. Bet, ja te būtu līme pie paša reģipša, tad mēs nevarētu vienkārši viņu ieskrūvēt, viņš izārdīsies un izārdīs arī mūsu tapets. Šitie Fischer dībelīši, viņi ir sešnieki un viņi vienkārši ideāli stiprinās betonā, bet šitā dēļ viņi sakarīgs strādā arī reģipsi. Tāpēc, ja reģips ir kaut kur pielīmēts klāt un šķirbs nav, var droši izmantot šitos. Pat cik skrūvi garāk nekā pats dībels, protams, ievērb nedaudz dziļāk tā, lai skrūvē ir kur palikt. Sasodīt svarīgi, ja tev ir tāds garš urbs, tā kā manā gadījumā, uzlikt viņam virsū kaut kādu atzīmi. Man te ir uzvilkt līnija ar flomasteru, kur urbjot, es visu laiku redzu, cik viņš man dziļi aiziet. Tas, ka tev ir garš urbs, nenozīmē, ka tev viņš viss ir jāiestāda sienā. Tieši tā rodas pārpratumi, un mūsu PSRS mājās mēdz būt arī 6 cm biezs sienas. Bez pārspīlējuma ir gadījies. Tāpēc baigi svarīgi vai no atzīmē flomasteru apkārt savam urbim, kā es, vai, ja neesi pa sev tik pārliecināts, uztais no skoča karodziņa. Skočs man no līdz karodziņu jūs neredzat. Un, lai arī jūs uz vietas nevarēja parādīt, kāds karodziņš izskatās, pavisam vienkārši demonstrācija, ja pieņems, ka šitā pildspalva ir urbīts. Tad uzlīmē viņā virsū skoču, noteikti attālumu no priekša, cik tev vajag. Loģiski ne tik plati, jā, tu ir kaut kādu šauru, tur 2 cm mazo skočiņu. Un urbjot, tev kaut kādā brīdī viņš atdursies, un tu zinās, cik dziļi esi ieurbs. Bet šitai metodai ir savs mīnus. Teiksim, ja tev jāurb kaut kāds sarkanais ķieģels, ņem vērā, lai kā tu sūktu viņu nost, lai kā tu tur turētu to sūcēju klāt, šitas te karodziņš izmētās vienkārši apkārt. Tu bišķi tev urbumām apkārt būs tāds liels ritīgs riņķis ar to pašu sarkano ķieģeļu masu. Tāpēc man patīk uz lēnu ātrumu uzliec, lai griezās tavs urbīts, un vienkārši ar platu flomasteru uzzīmē līniju. Līdz ar to tā līnija visu laiku arī urbjot būs redzama. Viņi būs biežāk jāatsvaidzina, bet manās acīs tas ir daudz sakarīgāk nekā taisīt tos pašus karodziņus. Pēc tam varam salikt vietā arī dībeļus. To darot skruķenē uzliec otro ātrumu, jo ātrāk dībelis griežas, jo mazāk iespēja, ka viņš sadalīsies skrūvējot. Pēc tam pirmajam plauktam var sākt likt leņķīšu.
Velkot leņķi pie sienas, nevajag, protams, arī pārvilkt, tāpēc, ka ja tu viņā visu dībalu apgriezīs uz riņķi, nu tad tajā vietā siena tevi sačakarēt. Un tāpēc tieši tāpat. Nu, tu saprati, dibenā būs ir tā. Galvenais pēc iespējas mazāk tos kļūdas pieļaut, lai viņas pēc iespējas mazāk paliek redzams. Tagad, kad mums šitie leņķi salikt vietā, mēs varam nolikt vietā horizontālajo augšējo plauktu. Galvenais ir kas? Galvenais ir laicīgi sagatavot skrūvus. Tā, lai tagad tev viņš ir augšā uzstēlēts pie sienas, tev nebūtu jāģergājās turpu šurpu, un tu viņu uzreiz noliekot, var uzreiz jau arī piefiksēt vietā. Stingri neiesaka to darīt tad, ja tev vakar ir salauzta vietā muguri. Bet, pat cik šis ir mazs skapīts, kāpēc gan ne? Ja stūris ir daudz maz taisns, tad plaukts, kur tikko uzlikām, diktē mūsu skapja garumu. Tas nozīmē, ka varam likt vietā arī galsienu. To darot, atceries, ka jāfiksē viņa visā garumā, un liekot atzīmītes, atceries, ka viņas nedrīkst palikt redzams. Tāpēc augšā uz putoplasta karnīzēm atzīmes nemaz neliek un pa taisno griež ar nazi. Un šitā situācijā, ka mūsu sāns neiet iekšā, kas ir pilnīgi dabīgi un viņi gandrīz katrai mēbelē. Es gan šito nemērīju, bet man mērot mēbeles arī bieži tā gadās. Es labāk nogriežu kaut ko nost, nekā kaut kur paliek milzīgi šķirbi. Mums vajag tā, lai gan augšā, gan apakšā attālums līdz sienai ir vienāds. To bišķi detaļi paralēli sienai. Tāpēc, kā mēs tagad atgriezīsim augšu, un lai pēc tam mēs detaļi varētu piestumt pie sienas. Te gan izskatās, ka griezti ir nosacīti taisni, tāpēc no augšu mēs vienkārši paņems nost 5 mm. Un štrums, ko tu redz te, ir makets gremzāķis, kur nesen nopirka priekšnieks. Nu, jau es viņu lietoju kādu laiku, un visticamāk drīzumā kanālā būs arī apskats. Nu, lūk. Un mums ir vairāk kā mazāk taisna šķirba visā augstumā. Pēc tam varam stiprināt detaļas kopā. Protams, pirms skrūvē skrūvas pasies vai viss stāv līmenī. Cits teiks, ka strādāt ar parasto rokas līmenī daudz ērtāk, bet man liekas, tas ir gaumas jautājums. Ja skapī iekšā būtu kāds atvilkņu bloks, man visticamāk būtu līdz mazais 40 cm līmenis, bet šitai gadījumā, kur ir tikai plaukti, kas stāv uz leņķiem, man līdz kastei tikai lāzers. Un pieredze rāda, kā to pilnīgi pietiek. Tieši tāpat kā pirmo plauktu noliekam vietā arī leņķis priekš nākamajiem. Tālāk būvējam plaukts jauno skapja ārmāls, tāpēc, ka iekšējais stūris var būt slīps, bet ārmāli noteikti taisni. Atdod. Un pat cik gurbjot šito, mums beidzot trāpījās vieta, kur reģips ir reāli pielīmēts turklāt, tad uzslēdzam šitam te āmuru. Apakšējais apavplaukts. Kad ir pienācis laiks likt vietā apavplauktu, jāņem vērā loģiski tas, ko tu liksi viņai iekšā. Bet, ja tagad šitai gadījumā nav zināms, un tas visticamāk būs kaut kāds īres dzīvoklis, nu tad mēs liekam standarti kaut kā 23 līdz 25 zem plaukta, tā lai iet iekšā gan puszābaks, gan kurpkāsti. Nu re, un no ārējās malas mēs korpusu kopējo sāk stelēt vienu lielu iemeslu pēc. Redzi, gan tur mums ir plaukts. Līdz ar to šito vertikālo sienu mēs varam nolikt pie viņiem klāt, pieskrūvēt un nostiprināt, un viņi jau visi stāvēs savā vietā. Tobišķi viss lielais korpus jau stāv tur, kur viņam jāstāv, un pēdējos mazos plauktiņus mums būs taisna plakne. Tas ir šis plaukts, no kur nomērīt. Es ceru, ka jums kaut kā plus mīnus saprotam tas viss izklausās, jo man pašam liekas, ka es te baigi gudri vervelēju.
noskriet šeit droši uzrakst apakšā komentārā, kā tas viss izklausās no malas. Droši rakst gan tie, kas ar šito nodarbojas, gan tie, kam vispār nekas tāds neinteresē un vispār nav nekāda sakara. Un, kā redzēja, augšējais plaukts jau stāv līmenī, tad otra puse šitam plauktam mēs varam izlikt jau pēc metra mēra, vienkārši mērot no augšējā. Pa lielam tieši par un ap šito grozās viss saistībā ar mebļu montāžu. Tev jāatrod kaut kāda taisna plakna, no kuras atsisties. Un, ja tu viņu nevar atrast, tev viņu vienkārši jāuzbūvē pašam. Tik sasodīt vienkārši, tas ir vispār montāža, strādā plaknēm. Jā, šeit plaukti, 5 šķirnes. GoPro, tu esi vienkārši unikums. GoPro slēdzas ārā, ja viņam ir karsts, GoPro slēdzas ārā, ja viņam ir augsts, un GoPro slēdzas ārā, ja viņam ir palikusi kaut kā 40% baterija reizēm, un reizēm, ja viņam ir palikusi 15% baterija. GoPro slēdzas ārā, kad viņš pats grib. Īsāk sakot, es saliku leņķīšu sienā, un laiks mums viņam virsū salikt plaukts. Tikai plauktiņi būs noteikti kaut kas jāpiezāģē. Plauktiņus liekot vietā, noteikti uz leņķiem pirmo liekam šito pusi, kas pieguļ pie sienas. Tāpēc, ka tā, laižot lejā, var gadīties, ka sienai ir kaut kāds kūkums. Un, ja sienā būs kūkums, ja es laidīšu otrādi lejā šitā te, 80%, ka es šito kūkumu ar savu plauktu sačakarēšu tapeti. Tāpēc vienmēr noliekam vietā no sākuma to pusi, kura ir pret kaut kādu vārīgu materiālu, un pēc tam laižam lejā, tā. Tu saprati. Nevar tā vienkārši maģiski sagadīties, kad uz kā pusi tev lai pavelc, tāpēc, ka pēc tam tu var taisīt jaunu remontu tur, kur tu esi viss sačakarējis. Jebkurā gadījumā, redzi? Bišķi taču jāra sāns. Tas nav pieņemam, tā nedrīkst būt. Un mēs to varam novērst. Redzi? Apakšā, kā izskatās. Šita te mums ir šķirbi no sienas. Un te nav, te viņi atdurās. Tad ņemam plomīti. Pieliekam plakaniski pie sienas un izmantojam kā svītra vilts. Mūsu plaukts nostājas skaisti vietā. Vēl viens labs piemērs. Šitā te plaukts mums iekšā neiet. Mēs viņu nevaram ielikt, varbūt te būs vieglāk redzēt. Dzim, pa šauru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka siena šitā vietā nāk uz āru. Pavisam vienkārši nevalkot garumā, nemeklējot cits šablons un blablabla. Tu var izdarīt šitā. Noliec plauktu krustā, tāpēc, ka šitā viņš ir šaurāks. Vienkārši nomēr šeit 17,5 un šeit 17,6. Visam vienkārši veids, kā var baigi nerēķinot un nevalkot ārā kalkulātoru, redzēt, kādu attālumu tev vajag. Tu mērī no šejienes 17,5, pieliec 17,5 šitai pusē. Un apskaties vienkārši šitai pusē detaļais 67,2. Un tu zini, ka attālums, kas tev vajadzīgs, 67,2. Priekšā bija milimetrus vairāk, 67,3. Tā, ar šito pusi priekš, un viss. Mums nostājas smuk vietiņa. Tikai vēl, nē, tepat nav pie aizmugurējās sienas jāpiegriež. Re. Un laikam šito mēbeli taisot, būs pārgājies muguru. Šo sestdienu, kas priekš jums ir droši vien pagājuši sestdienu, es pieliecos pēc tapešu ulu un netik vairāk augšā. Pēc tam svētdien es aizbraucu pie laba cilvēka, kas man salauzta muguru vietā. Un pēc tam es 2 dienas tā knap no gultas kā pāra. Izskatās, ka šitā mēbeli mani novedus beidzot līdz pilnam ciklam un es atkal esmu cilvēks. Stangi ir tā, ka šitas sāns ripo skapjiem standartā ir 50. Stangas liek vairāk uz aizmuguru nekā uz priekšu. Tāpēc vairāk uz aizmuguru, lai viņi netraucē bīdamajām durvīm. Es viņus no aizmuguras lieku 23, 24. Un tā kā abās pusēs mums ir uztaisīts acīmīts, man patīk paņemt vienkārši mazo skrūvīti. Ieskrūvēt un izskrūvēt viņu abās pusēs. Tā, lai pēc tam caur flancim būtu vieglāk atrast skrūvas caurumu.
Redzi? Te mums priekšā ir 10,6 no garā plaukta. Un no horizontālā līdz priekšējais numērīgai 10,6, bet tuvs sienas mēs nezīmēs, tāpēc, ka tā ir skapja ārpus. Tā vietā mēs uzliekam te 10,6 un apskatāmies, ka iekšpusē tas mums ir 2,5. Un šito 2,5 tad mēs arī uzzīmēs, un no to mēs arī izliks līmeni. Un, lai kā arī cits teikt, ka sānlīsts mierīgi var skrūvēs, man tomēr liekas, ka viņas pielīmēt izskatās daudz sakarīgāk, tāpēc kā nav neviena lieka skrūves āruma. Protams, viss ir atkarīgs no tā, vai tev siena ir pietiekami taisna, lai tu vispār varētu atļauties viņu pielīmēt. Tāpēc, ka ja tur ir ritīgie slīpumi vai ritīgi šķībās sienas, vai nedod Dievs tev kaut kas vēl jāliek apakšā tai sānlīstei, tā lai durvis svērtos taisni, nu tad tu droši vien no līme nepietiks. Un ap to laiku tev jau ir reāli piekriezies tas skarbīts un tev gribas mājās un vakarīgs gaida un sieva mums traukt zvanu un vispār visas pasaules problēmas salasās un tev ir palicis tikai šitas te sīkumiņš ielikt sliedu vietā. Parasti ir tāda vēlme nosačkot sliedu, ieliekot brīvi iekšā, tu redz, ka tev milimetrs pietrūkst. Un tā brīdī tu tāds, bet ja es bišķi uzspiedīšu, viņi ies. Nevajag. To nevajag. Tā ir reāli izplatīta kļūda. Un šito sliedu, jā, loģiski, tu viņu iespiedīs kaut kā vietā, tāpēc, ka tas ir lamināts un tā augša vēl nav nekā nostiprināta. Tā augša, kas ir pielīmēta, viss var būt, ka tas stūrīts varētu arī padoties un stingrāk piespiesties pie sienas, bet tev to nevajag. Tāpēc, ka ja tu piespiedīsi to stūri, tas vids noteikti nāks uz āru. Tas ir vienkārši garantēti. Un, lai arī visticamāk šito stūri tu mierīgi savus milimetrus divus var izspiest uz āru, šitā siena pēc tam vairs nebūs taisna. Tas būs varbūt tas milimetrs, tie būs varbūt 2, bet tas kritīs acīs, un ja tu ieskatīsies, tad to vienmēr redzēsi. Metodas, kā piezāģēt sliedu, ir dažāds, ir cits zāģē flekšiem. Es viņam nepatīk ļoti nērti, un alumīnija liela iespēja, ka fleks piededzinās. Es zāģēju pārsvarā rokas zāģēt un pēc tam pieslīpēju. Vislabākais reāli variants atrastais tas ir zāģēt viņa garinātāju, bet ja tev viņš objektā nav, nu, slinkums man uz 5. stāvu viņa nesāt. Nu un, protams, nesloks, sasūts alumīnijas pēc uzreiz. Šitā. Un tagad, ka mūsu slieda mums ir vietā, mēs varam šito sānu ritīgi, cik vien varam pievilkt pie mūsu sliedas klāt un aiz viņas ielikt maz leņķīt. Zinu pēc? Pēc, kad cilvēkiem pilnīgi pajāt, cik tu ilgi čakarējos, lai liktu to skatu vietā, un viņi vienkārši sitīs tās bīdamās durvis ciet uz vienu uz otru pusi nekas nenotiks, tur ir siena, bet šito sānu no vietas izsitīs viennozīmīgi. Tāpēc ieliec augšā leņķīt, tā lai viņi to sānu aiziet projām kaut kādu gadu vēlāk. Pirms līmēt vietā apakšējo sliedu durvīm, noteikti atceries ielikt iekšā bremzītes. Liekot iekšā bremzītes, atceries, ka otrs gals, zāģēts vai nē, tik un tā viņš ir diezgan ass, tāpēc vēlams viņu nebalstīt uz grīdas. Uzliec apakšā kaut kādu pilnīgi vienalga trepīti, koferu vai vienalga. Tāpēc, ka tas gals tev reāli saskrāpēs laminātu, varēs likt klientam jaunu grīdu. Pēc virsū bišķiņ saliec un iespied viņu vietā. Visu. Līme nevajag daudz, bet līme vajag visā sliedas garumā. Tā, lai visur zem sliedas ir kaut kāds pamats.
Un pa nākamo punktu cilvēki ir gatavi tur krist un celties un bla 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 un tur strīdēties no rīta līdz vakaram. Tas ir par to, vai tev jāliek vietā grīdlīsts, kas man liekas ir vienkārši obligāti, tieši tāpat, kā iet runa pa miskastu. Pa miskastu parasti viss sēdās, vai man ir vai nav jāvāc musars aiz sev. Un es esmu tomēr pa tiem, kas domā, kā tu tur tīrā vietā ieej, tā tev arī no tīras vietas jāiziet. Man liekas, tas ir tas, kas parāda tavu pirmkārt kultūras līmeni, kaut kādu elementāru darba kultūru, ka tu nestrādā pilnīgā pakaļā. Un aiz sevis to arī to vietu neatstāja pilnīgā pakaļā. Nesen, kā reizi elektriķi Facebook grupā pa šito bija baigais cepiens, un viens tur draudēja pārējiem tur kājas no izlaust un ko vēl nē. Bet es varu pateikt pilnīgi noteikti, ka cilvēks, pie kura es atstāju kārtībā sev un kuram es atstāju labu iespēju pa sev, viņš noteikti man pazvanīs otrais. Bet, ja tu tur lauzīsies tagad mēģinās pierādīt savu taisnību, ka tev aiz sevis nav jāvāc un bla bla bla, tad visticamāk tu varēsi sēdēt savu taisnību mājās bez darba. Tā kaut kā. Vēl palikuši pāris pēdējie darbi. Viens no tiem ielikt vietā durvis. Loģiski pats galvenais to darot ir neapčakarēt ne griestas, ne sienas. Durvis ir liels un ar asiem stūriem. Tāpēc ir ekstra viegli visu salaist dēlī pēdējā brīdī. Durvi liekot vietā no sākuma ieslidina viņa augšējā sliedē, pēc tam ceļot aiz apakšējiem riteņiem, ieslidina apakšējā sliedes rievā. To darot, centies neizkustināt apakšējo sliedu, kur tikko es pielīmējis. Viņa var būt vēl vaļīga. Pēc tam paliek tikai regulācija. Redz, apakš mums ir klāt, augšā mums ir kaut kāds 1,5–2 centimetri. Tas nozīmē, ka durtiņai šitas stūrs ir jāpaceļ uz augšu, tā, lai viņi piekuļ pie sāna visā garumā vienādi. Jā. Un ja tev liekas, ka skaņa šausmīgi skaļ, tev ir taisnība. Vēl uz durvīm līmējas birstis. Birstis ir tieši tas, kā izklausās, tā arī ir. Tas ir vienkārši pavisam vienkārši birstīts, pudekļu birstīts. Vienkārši tā, lai skaps klusāk verās ciet un iekšā netiek vairāk, ka mazāk pudekļi paliek viņi pie birstēm. Tāpēc tas birstis arī tik ātri pieput un ir vēlams ik pa laikam vienkārši tā pārbraukt viņam ar sūcei pāri, tāpēc, ka viņas uzkrāja visvairāk visāds tur pudekļus un statiskās kakas un bla bla bla. Firmām ir dažādi noteikumi un vispārējais, kā viņas līmē. Riposkapiem dod līdz katrai durvī vienu sānu. Tas ir, ja tev ir 2 durvis, tad parasti tas ir tas sāns, kas visu laiku stāv ciet. Uz otras sāna iet virsū vienkārši dekoratīvās uzlīmītes, kuras aiztaisa skrūcaurums. Un noteikti nedrīkst aizmirst, un tas ir ļoti svarīgi, birstēm galos uzlikt šitos mazos čopiks. Daudz klusāk. Gatavs. Un jā, pats galvenais, ko es jau gadiem gribu pateikt. Tam runčukam, kas strādā rūpnīcā Ripo, raksta uz durvīm šitos sasodītos izmērus. Džekiņ, paņem savu zīmolu lūdzu, paņem un nomazgā viņu nost. Speciāli dēļ tev dabū klīneru visu laiku vadāt līdzi, tikai dēļ tevs. Redz tā kaut kā. Beigās tas skapis nav nekas sarežģīts. Ja tev ir visi vajadzīgi instrumenti, brīvs laiks un 11 gadu pieredze, labi, pieredze tev burtiski iedos vienkārši to, ka tu to visu var izdarīt ātrāk un mazāk iespēja, ka tu pirmā reizē to darot sačakarēs. Bet tā pa lielam, ja to ģeometriju esi uz tu, vai arī tev ir daudz brīvā laika, tu to visu mierīgi var izdarīt pats. Skapis nebija liels, viņš kopā aizņēma kaut kādas 3 stundiņas, kādreiz es to darīju daudz ātrāk, bet es esmu ierūsējis un man sāp mugura. Jebkurā gadījumā, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajās epizodēs. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem, TikTokā, Instagramā un Facebook grupā, arī reizēm šis parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamajos video.